Kāds ir jaunas bikses? Krošinīs par 50 centiem, vai ne? Ļoti smags bikses. Es arī tādas gribu. Diena numur 2. Mēs šodien ejam ciemos. Diena pa Kauguriem. Man ārā izstās ļoti silti. Man ir biezas jakas. Mans jaunais tatuējums. Man ir foršākais krekls. I date only crack horse. Pulkstentiņš, lai skaita man soļus. Vakar mēs ļoti daudz nogājām. Mēs skatījāmies, ko 20,000 soļu. Man tā kājas vakar sāpēja. Es tik saldi gulēju. Es nebiju tik saldi gulējis ļoti ilgi. Man viss šodien vēl tāds stīvs. Let's go. Mēs iedosim pašot mīnējā manas bērnības garšu. Tās trubiņas, ko vakar rādīja. Re, kur ir pizza un kebabs. Bet man saka, ka tur esot, tā vidēji. Pats sliktāk nekā vidēji. Sauksmes tur izrādās diezgan sliktas ir tajā Googlē. Pazīstams cilvēks pasūtīja, un pizza bijuši rīktīgi apdegusi. Tādu cenu, tāda pretīga esot bijusi, tāda bezgaršīga, tāda. Man gribēs iet noprovēt, bet ir pārāk augurs priekš kebabu, ir ap 10:30, 11. Kurš tik agrāt kebabs? Viņš ir voltā šeit. Kebaba kombo. Kebabi 6,50. Lielopa gaļas rapi 7,50. Jā, cenas tādas, lai varētu šeit vietu apmaksāt. Pizza. Bet saldu ir lētāk reāli. Tās pilsētnieku galdiņš, un tad ir lauka galds. Mēs sanazām. Šitā mūs sagaidīja. Mija, tokinītis. Ērti? Forši, džip tur ir ērti, jā. Forši mums arī mājas vajag tādu krātu. Kāds vējš pūš ārā. Es iedomājos, kas pie jūras ir, jā, tur noteikti vētra. Labi, tie nav Liepāja, tad Jūrmala, bet, priekš Jūrmalas tas liels vējš. Vau, tur ūdens ir. Vai, kur putni sasāduši, jā. Bēram brīnums, jā. Kura ir tā mīs reize jūrā? Man liekas, 2., 3. Jo vasarā pagājuši gadu viņa bija. Kāpēc aiztoši sevi, jā? Tad ir 3. Man liekas, 3. reize jūrā, ka viņa ir. Vau, man arī vau. Tā šeit saucās paisums, ja? Tagad ūdens ir tik tuvu. Vai šitā ir normāla Jūrmalas jūra? Nē, man liekas, normāli. Ja jūs gribat zināt, kā šeit smaržo, šeit ļoti smaržo pēc kūriņa, tur ir kūriņš. Viņš smaržina visu apkārt šeit. Viņš parasti nav šitā. Viņš parasti ir šitā. Kaut kā šitā. Normāli iekšā. Interesanti. Reku suns nofilmēs. Vai, tev ir suns. Pagaidi. Ja, jo mēs šodien pa Kauguriem, tad no viena obligāta vieta, kur jābūt, ir Lidls. Es ieskrēju pastīties, kas te pa vidam. Man patīk tur, kur tās visas tās parastās preces. Visādi šuļmašīnas un tādā. Make-up brush sets. 8 eiro. Šits ir šitos foršas. Blendingota, pufīga. Šitais smukas. Un šitas ir mans laminators. Es tādu nopirku. Pa 20 eiro Lietuvā. Un ļoti, ļoti foršs, ļoti labs. Kas pa zābeciņiem? Būtu melni. Man tieši manējiem tagad šobrīd caurums zolē. Šitā nodara man vislabāk patīk. Te ir kaligrāfijas komplekts. Un šitas te ir riktīgi labs AliExpressā. Pēc tam var pasūtīt tās šitās te zīmodziņas. Wow, normāli. 10 eiro. Var man lūdzu visu šito Lidla nodaļu? Šitādu man lūdzu, jā. Eidanost par Molbertu. Es apskaužu tās stāns, kuras es skatos YouTube'ā, kuras var veikalos brīvi staigāt un filmēt. Jūs jūtat, jā, tur, kur es brīvāk vairāk runāju, tur uz man blakus neviens nav un uz man neviens neskatās. Es mācos šo. Es gribu visu filmēt, man baigi, man būrvirs. Man šitā nodaļa ļoti patīk, jo es te vienreiz atradu lētas un ļoti ērtas apakšbiksītes. Un es toreiz domāju, es neņēmušu tās visas, kas tie ir, jo mazums man nedara. Tā bija darbība, kuras nožēloju, jo viņas bija izrādās ļoti ērtas, ļoti foršas. Mums bija ne tikai vienas. Tā, nākamais punkts Maksima, jā. Valentīna dienai te gatavojās. Kas
kas tāds ir? Kā kastīte. Man patīk kastītes. Reiktu Valentīna dienai. Kas tas tāds ir? Eiro 50. Kas tas tāds ir? Viņa lec prom? What the fuck? Jūs redzējāt? Šis ir labs. Šita smuki zīmodziņi visādi. Un šitādi pielīmējami. Ak, dievņās, es varu visu dabūt. Lidlā stāstīju par biksītām, foršajām. Vot, Maksimā, rekur ir lētas un ērtas. Vienkārši viņas nav melnas, es gribētu melnas. Man šitādi ļoti patīk. Viņam tā steipīgā gumiņš, tā kā pilnīgi kompresija, bišķiņ viņam ir tā kā savalka vēderiņu. Vienkārši nav melnas, būtu melnas, es viņas paņemtu. Tā, nu tā kā zinādam, ka jānāk uz Maksimu, reāli 100% kotons, 12 eiro. Nu, citi saka, viņiem besīs šitie te lētie, bet man patīk, viņš ir reāli forši. Nu, patīk tas materiāls šitiem te, un pa 12 eiro vispār ideāli. Reāli 12 eiro, jo parasti šitiem lielie ļoti dārgi. Kaķis logā. Nākam no Kaugu zīmuļu parka. Kaķis logā. Ko lai saka, mēs gājām, es ieradīju kastes un man vajadzēja viņas. Viss! Nu jā, kāpēc man vajag kastes? Tāpēc, ka man ir jāizsavs uzņēmumiņš un es pats viņas pakoju iekšā kartonos un kāpēc man pirkties reāli varu, kartons ir visur. Piemēram, kāds mēbeles salika. Un kartons smuki nolika, un tieši otrā viņa smuki stāvē, noteikti doma, ka kādam vajadzēs. Atbrauc Renāta no Kabils un savāc kartons. Tikai kaut kad nezinu citreiz, lai man atved, jo mēs tagad ar autobusu esam atbraukuši. Nevedīšu ar autobusu mājas kartonu. Bet ļoti daudz kartonu. Ļoti forši. Šitais foršais biezais lielais. Es tikai nesaprotu vienu lietu, kā tās Āfrikā sievietes, kā viņas var panest uz galvas. Man pirmkārt, no šitā viena mazā svara man galvas sāk jau sāpēt. Būs man rokas sāp augšā turēt. Davai, nesu, kas tas? Kāp, ārā. Mēs esam brauc augšā. Izkāpi, jā? Jā? Nē, tev jākāp ārā, mēs ejam augšā visus, mēs jau izteidām. Lapulītu saka saulē, lapulītu šauko bezēji. Jābrauc mājās, jābrauc apakaļ, darīt lietas. Jā, basically braucu mājās, bet pirms braukšanas mājās konstatēju, ka tomēr par maz bija kaut ko paņēmusi līdzi, ja. Drēbes bija pārpārēm, tur vispār 10% tikai uzvilkām, bet un galvenais mums tā vieta ir ierobežotas manā somā. Soma ir pilna un mēs paņemsim dažus un pārējos atstāsim jūrmā. Vienkārši. Nu tā ir, likās, ka pietiks, bet nepietika. Tagad jābrauc prom, tad ir šitik smuks laiks. Tā kā mēs te bijām, tad kaut kāds lietus, kaut kāds sniegs vēl sniga. Tagad rītīgs pavasaris. Šitam kādreiz mēs šļūcām ziemā pa šo kalniņu. Šits bija mums mīļākais šļūkšanas, kalniņu šļūkšanas spots, bet tagad te ir uztaisījuši sētu un kaut kāda velonoma. Riktīgi viss izmainījies. Tagad var šļūt, bet var iešļūt iekšā sētā. Un te es braucu ar riteni lejā, es tālāk begot kaskadieri un es iebraucu tajos krūmos iekšā. Tur bija riktīgi koki kādreiz. Es rādīju, re, kā es braucu. Un iebraucu kokā un sašķieba ritenim priekšā riteni stūri. Ir kaut kāds izgudrojums pret šito ķesels toldbēga slīdēšanu no pleca nost. Vienkārši kretinē ārā. Viņi tur knapi turās. Un slīd nost, un es viņu liku, lai bakstu uz augšu.
Nezinu, nav kaut kas kāds izgudrojis. Mēs ejam uz autobusu, bet jaunais vilciens nāc, viņi braukas. Un viņās, es viņu redzu ar savām acīm, šobrīd es neskatos savu kameru. Wow! Moš nebraukt ar autobusu, bet braukt ar vilcienu līdz Tukumam? Viņš nebrauks. Nu, ne, viņš brauks uz Rīgu. Viņi tikai uz Rīgu brauc. Bā, cik viņš smuks. Ej, tu nost. Viņš klusi šausmīgi. Jā. Cik krūti. Pasies, viņi piespied pogu. Attaisies durvis. Nē, ko es tā? Nē, mums nav laika, mums ir jāiet. Es reāli viņu pirmo reizi mūžā redzu. Savām acīm. Ar savām acīm pirmo reizi. Caur video bildēm, protams, es esmu redzējis. Vecais stāv vienā pusē, jā. Un re, kur jaunais. Lauku cilvēks uz pilsētu atbrauc. Braukšu mājās, stāstīšu, ka es redzēju jauno vilcienu. Cik viņš klusu brauc. Wow, man arī ir wow! Kā tev patika? Redzēji? Aizbrauca! Jā, Salī! Cik klusi! Jā! Mēs esam autobusā! Mēs braucam. Nice. Mēs tikām foršajā vietā, kur ir vairāk vietas, jo tur ir mazāk, te aizmugurē vairāk vietas, lifehacks, kas brauc ar bērniem, tie vairāk vietas. Mēs beidzot redzam, kas pa logu ārā notiek, jo tā, kad mēs braucām no rīta šurp, viss bija tumšs, un tagad ir gaiši. Mēs esam ieņēmuši arī priekšējo rītu.